Šodien veltīsim laiku, lai pārdomātu Dieva vārdu kopā ar sprediķi ar nosaukumu "Tikai tas, kas ir no Dieva, ir īsts". Šajā pasaulē ir daudz viltojumu. Vai cilvēki pasaulē nesauc šāda veida lietas par pakaļdarinājumiem? Diemžēl cilvēki izgatavo pakaļdarinājumus, kas ļoti līdzinās oriģināliem, īstajiem produktiem, lai tos pārdotu par ļoti zemu cenu. Tas daudziem cilvēkiem liek būt neizpratnē par viltotās preces vērtību un izskatu, jo tās izskatās tik līdzīgas oriģinālajam produktam. Tāpēc valdība ir pieņēmusi stingru nostāju likuma ietvaros, lai vērstos pret visu šo veidu produktiem un uzskata tos par nelikumīgiem, lai pasargātu savas valsts tēlu. Ir teikts, ka mūsdienās tirgū ir daudz viltojumu, sākot no luksusa somām līdz apģērbam un visāda veida sporta aprīkojumam, kas atgādina īstos produktus, un tas izplatās katrā iespējamajā kategorijā. To pašu var teikt par to, kas šodien notiek starp baznīcām. Tā kā viltojumi ir vairāk nekā īsto, kā izturās pret īsto. Pret to izturās tā, it kā tas būtu viltots. Tāpēc šodien es izskaidrošu dažus veidus, kā atšķirt patiesu baznīcu no viltotās. Vai uz spēles nav mūžīgā dzīvība? Tā kā no tā ir atkarīga mūžīgā dzīvība, nevis īslaicīga un ierobežota dzīve, jums ir jābūt skaidri noteiktai ticībai un standartiem, lai pareizi atšķirtu autentisku un likumīgu baznīcu no viltus baznīcas. Tad kāda ir atšķirība starp autentisko Dieva nodibināto baznīcu un viltotajām baznīcām? Kā Bībele mūs vada attiecībā uz šo jautājumu? Aplūkosim Jeremijas grāmatas 5. nodaļas 10. pantu. Jeremijas 5. nodaļas 10. pants. Kāpiet uz tās mūriem un graujiet tos, bet nesagraujiet tos pavisam. Nogrieziet tās vīnogu stīgas, jo tās nepieder vairs tam kungam. Ko Dievs mums liek darīt ar lietām, kas nepieder Dievam? Viņš mums teica tās nogriezt. Vai tas galu galā nenozīmē, ka mums tās ir jāiznīcina? Šie vārdi nozīmē, ka viss, kas nepieder Dievam, ir jānogriež un jāiznīcina. Turpināsim lasīt Mateja evaņģēlija 15. nodaļu. Aplūkosim 15. nodaļas 13. pantu. Bet viņš atbildēja un sacīja: visi dēsti, ko mans debesu tēvs nav dēstījis, tiks. Kas ar tiem notiks? Tie tiks izrauti ar saknēm. Bībele mums māca, ka viss, kas nenāk no Dieva, tiks izrauts ar saknēm, nogriezts un iznīcināts. Turpināsim lasīt apustuļu darbu 5. nodaļu. Aplūkosim apustuļu darbu 5. nodaļas 34. pantu. Bet kāds farizejs vārdā Gamaliels, visā tautā cienīts bauslības mācītājs, piecēlās Sinedrijā un pavēlēja šos cilvēkus uz īsu bridi izvest ārā un sacīja Sinedrijam: Izraēlieši, padomājiet labi, ko jūs gribat darīt ar šiem cilvēkiem. Priekš kāda laika sacēlās Teuda, sacīdams, ka viņš, kas esot, viņam piebiedrojās skaitā ap 400 cilvēku. Viņu nonāvēja, un visi, kas viņam paklausīja, ir izklīdināti un iznīcināti. Pēc viņa sacēlās galilietis Jūda pierakstīšanas laikā un aizrāva sev līdz daudz ļaužu, arī tas gāja bojā, un visi, kas viņam paklausīja, ir izklīdināti. Tādēļ es jums tagad saku, lieciet šos cilvēkus mierā un atlaidiet viņus. Ja šis ir cilvēku nodoms un darbs, kas notiks? Tad tas iznīks. Citiem vārdiem sakot, ja tas nav no Dieva, tas iznīcinās pats sevi. 39. pants. Bet ja tas ir no Dieva, tad jūs tos. Tad jūs ko? Nevarēsit iznīcināt, pielūkojiet, ka jūs vēl neuzskat par Dieva pretiniekiem. Viņi tam paklausīja un apustuļus ieaicinājuši, tos šauta un piekodinādami nerunāt Jēzus vārdā atlaida. Tad viņa līksme aizgāja no Sinedrija, ka bija atzīti par cienīgiem viņa vārda dēļ ciest negodu.
un viņi nemitējās svētnīcā un mājās ikdienas mācīt un sludināt Kristu Jēzu. Arī šeit mums tiek mācīts, ka, ja tas ir no Dieva, kas nozīmē, ja tas pieder Dievam, tas ir patiess un autentisks, bet ja nē, tad laika gaitā tas dabiski atklās savu identitāti, un visi tie, kas sekoja, galu galā izklīst. Bībele šo mācību izskaidro sakot, ja šis ir cilvēku nodoms un darbs, tad tas iznīks. Tas noteikti sabruks. Bībele mums paskaidro, ka autentisks ir tikai tas, kas ir no Dieva, un, ja Dievs to nebūs apstiprinājis, atzinis un iecēlis, tas neizbēgami tiks iznīcināts. Tāpat kā ir autentiskas un viltus lietas, proti, šajā pasaulē ir arī autentiskas un viltotas baznīcas, kā mums tās vajadzētu atšķirt. Pirmkārt, baznīcas nosaukumam, kas cēlies no Dieva, ir jābūt precīzam. Kāds vārds tai ir Jānis? Atvērsim pirmās vēstules korintiešiem 1. nodaļu, lai redzētu pierādījumus no Bībeles. Apskatīsim, kuru baznīcu Dievs ir pasludinājis par autentisku baznīcu, kuru viņš nodibināja, atverot 1. korintiešiem 1. nodaļas 1. pantu. Pāvils pēc Dieva prāta aicināts Kristus Jēzus apustulis un brālis Sostens. Kam? Dieva draudzei baznīcai Korintā. Dieva baznīca Pangio, Dieva baznīca Seulā, Dieva baznīca Ņujorkā, Dieva baznīca Los Andželosā, Dieva baznīca Peru, Dieva baznīca Ganā, Dieva baznīca Keiptaunā, Dieva baznīcā Korintā. Vienīgais nosaukums, ko var uzskatīt par patiesu, ir Dieva baznīca. Tomēr ir gadījumi, kad daži cilvēki nozog šo nosaukumu. Taču pirmkārt, nosaukumam noteikti ir jābūt Dieva baznīca. Tad kam ir jābūt dibinātājam? Ja dibinātājs ir mācītājs vai kāds indivīds, tā nevar būt patiesa Dieva baznīca. Vai ir kāda cita alternatīva? Aplūkosim apustuļu darbu 20. nodaļas 28. pantu. Apustuļu darbu 20. nodaļas 28. pants. Tāpēc sargaiet paši sevi un visu ganāmo pulku, kurā svētais gars jūs iecēlis par sargiem ganīt Dieva draudzi, ko viņš pats ar savām asinīm iegūs par īpašumu. Ko viņš ar savām asinīm darīja ar Dieva baznīcu? Viņš to ieguva par īpašumu. Vai tas nav tas pats, kā teikt, ka to nodibināja Dievs? Svētais gars jūs iecēlis par sargiem ganīt Dieva draudzi. Citiem vārdiem sakot, apustuļu darbu 20. nodaļā ir paskaidrots, ka Dievs viņiem pavēlēja rūpēties par šo baznīcu. Dieva nodibinātās Dieva baznīcas dibinātājiem noteikti ir jābūt Dievam. Tagad veltīsim laiku, lai izpētītu šo jautājumu sīkāk. Aplūkosim psalmu 102. nodaļas 16. pantu. Kad tas kungs, citiem vārdiem sakot, ko viņš darīs, Ciānu uzcels. Kurš ir nodibinājis Ciānu? Termins Ciāna tiek lietots vecajā derībā, bet vienkārši sakot, Ciāna ir baznīca. Vai tas neatiecas uz baznīcu, kas tur Dieva svētkus? Tad kurš to ir nodibinājis? Kad tas kungs Ciānu uzcels un parādīsies visā savā spožumā. Tā to izsaka Bībele. Vai jūs tam nepiekrītat? Tāpēc patiesās Dieva baznīcas dibinātājiem noteikti ir jābūt Dievam. Pirms 2000 gadu Jēzus pats nāca uz šo zemi, lai nodibinātu Dieva baznīcu un sludināja evaņģēliju caur 12 mācekļiem, kā piemēram Pēteri, Jāni un Jēkabu. Galu galā arī apustulis Pāvils, kurš praktizēja jūdaismu, pievērsās Dieva baznīcai, vai ne?
Baznīca, kurā bija visi agrīnās baznīcas apustuļi un pravieši, bija Dieva baznīca. Vai bija vēl kāda baznīca, izņemot Dieva baznīcu, kurai viņi piederēja? Jums vajadzētu ātri saprast, ka jebkurš cits nosaukums ir nepareizs. Tomēr cilvēki bieži vien kļūdās, domājot, ka, ja baznīcai tiek dots šķietami atbilstošs nosaukums, tad tai arī ir jābūt labai baznīcai. Brāļi un māsas, bez šaubām, visi patiesās baznīcas autentiskuma kritēriji ir atrodami Bībelē, tāpēc, ja jūs skatīsieties tikai uz to, jūs noteikti atradīsiet atbildi uz to, kura baznīca ir patiesā baznīca. Ir arī trešais nosacījums. Pirmais bija baznīcas nosaukums, un otrs bija baznīcas dibinātājs. Treškārt, kāda patiesība tiek mācīta baznīcā, mums tas ir jāapstiprina. Baznīcā mācītajai patiesībai ir jāsakrīt ar Bībeles mācībām. Ja ir kaut kas, kas nesakrīt ar Bībeles mācībām, tad šī baznīca ir viltus baznīca. Tāpēc mēs varam viegli saprast, ka ikviena baznīca, kas atkāpjas no pavēles, nepievieno tai un neatņem no tās, ir viltus baznīca, kuru nav nodibinājis Dievs. Šodien apstiprināsim, vai baznīca ir baznīca, ko ir nodibinājis Dievs, vai arī tā ir viltus baznīca, pamatojoties uz mācību par sabata dienu, kuru mēs ievērojam, un svētdienas dievkalpojumu, ko ievēro citas baznīcas. Atvērsim Lūkas evaņģēlija 4. nodaļu. Lūkas evaņģēlija 4. nodaļas 16. pants. Tā viņš nonāca Nacaretē, kur viņš bija uzaudzis, un pēc sava ieraduma viņš sabata dienā iegāja sinagogā. Viņš piecēlās, lai lasītu. Kā par Jēzu bija liecināts Jesajas grāmatas 9. nodaļā? Jo mums ir piedzimis bērns, mums ir dots dēls, valdība guļ uz viņa kamiešiem. Viņa vārds ir brīnišķīgais padoma devējs, varenais. Kas? Dievs, mūžīgais tēvs. Viņš nāca uz šo zemi miesā, lai spēlētu Dieva dēla lomu. Turklāt, kāpēc Dievs rādīja piemēru saviem bērniem uz šīs zemes? Viņš teica, ka viņš rādīja piemēru un ka mums jādara, kā viņš ir darījis mums. Ko tad Bībele mums saka par regulējumu, ko viņš veica, lai kalpotu par piemēru? Tā mums māca, ka viņš ievēroja sabata dienu. Vai tas nozīmē, ka mums vajadzētu vai nevajadzētu ievērot sabata dienu? Vai tas nav iemesls, kāpēc Jēzus rādīja piemēru sabata dienas ievērošanai, lai mācītu mums, ka mums ir jādara, kā viņš bija darījis? Tomēr mūsdienās daudzas baznīcas apgalvo, ka tic Jēzum, tomēr tās atkāpjas no sabata regulējuma. Patiesībā lielākā daļa baznīcu mūsdienās ievēro svētdienas dievkalpojumu. Daži var apgalvot, sabata bauslība tika atcelta, nav vajadzības to ievērot. Ar šāda veida maldinošu pamatojumu viņi cenšas mazināt sabata nozīmi. Dievam nav jāievēro sabats. Vai jūs nepiekrītat šim apgalvojumam? Vai jūs domājat, ka Jēzum būtu liekts ieiet debesīs, ja viņš neievērotu sabata dienu? Nē, tad kāpēc viņš to darīja? Vai tas nebija tāpēc, lai mēs saprastu, cik svarīgi ir ievērot sabata dienu? Viņš nāca miesā un rādīja mums piemēru iet pa šo ceļu. Tad, ja kāda baznīca apgalvo, ka pareizi un patiesi tic Jēzum, kādām mācībām ir jābūt daļai no patiesības, ko māca šajā baznīcā? Ja nav kādas Bībeles mācības, vai tā baznīca ir autentiska vai viltota? Es atvainojos, ka izmantoju tik pasaulīgu terminu. Es tā runāju, lai būtu vieglāk izskaidrot, tāpēc lūdzu, saprotiet šo jautājumu un ņemiet to pie sirds. Tā kā nepatiesība šajā pasaulē ir kļuvusi tik nikna, cilvēku vainas apziņa pret to ir zudusi. Mēs dzīvojam laikmetā, kad apziņa, ka kaut kas nav kārtībā, neskatoties uz to, ka tas ir nepareizi, ir pazudusi. Tomēr vai mēs varam sasniegt cerību uz mūžīgo dzīvi, ja mēs pieļaujam kļūtu, paļaujoties uz viltotām mācībām? Vai mums var tikt piešķirta mūžīgā debesu valstība, ko mēs vēlamies? Vai mēs varam saņemt grēku piedošanu? Vai mēs varam sasniegt pestīšanu? Nekas no tā nav iespējams. Tā kā Dievs mums atkārtoti norāda, ka ar viltojumiem neko nevar sasniegt, mums ir jāseko Bībeles mācībām. Mums vajadzētu arī nonākt pie atziņas, ka viss, kas nav saskaņots ar Bībeles patiesību, Dievs nav sējis, un tāpēc tas nekad nevar mūs vest uz Dieva valstību. Lai cik ticama, iespaidīga vai krāšņa šķiet kāda vieta, tajā ir jābūt patiesībai no Dieva.
Tāpēc šodien iemesls, kāpēc jūs un es ievērojam sabatu, ir tāpēc, ka tas ir saskaņā ar Dieva noteikumiem. Tālāk aplūkosim citu svarīgu mācību – Paschā. Lūkas 22. nodaļa. Baznīcu bez sabata vienkārši var raksturot kā baznīcu bez pestīšanas. Aplūkosim Lūkas evaņģēlija 22. nodaļas 7. pantu. Bet pienāca neraudzētās maizes diena, kurā Paschā Jērs bija kaujams, un viņš sūtīja Pēteru un Jāni, sacīdams: Eita un sataisiet Paschā Jēru, lai to varam ēst. Un tie viņam jautāja: Kur tu gribi, lai mēs to sataisām? Un viņš tiem sacīja: Lūk, pilsētā ieejot, jums nāks pretī cilvēks ūdens krūzi nesdams. Eita tam pakaļ tai namā, kur tas ieiet, un sakait nama kungam: Mācītājs tev liek jautāt, kur ir tā telpa, kur es ar saviem mācekļiem varu ēst Paschā Jēru. Un viņš jums rādīs lielu ar segām izklātu augšistabu, turpat to sataisiet. Tie nogājuši atrada, kā viņš tiem bija sacījis, un sataisīja Paschā Jēru. Un kad tā stunda pienāca, tad viņš apsēdās pie galda un apustuļi līdz ar viņu. Un viņš tiem sacīja: Es esmu ļoti ilgojies šo Paschā Jēru ar jums ēst, pirms es ciešu. Vai jūs domājat, ka Jēzus nevar ieiet debesu valstībā, ja viņš netur Paschā? Jēzus, kas ir Dievs, mūsu bauslības devējs. Vai visaugstais, kas ir pāri visiem likumiem, nav mūsu Dievs? Dievs nav tas, kuru pārvalda bauslība. Viņš ir visaugstākajā pozīcijā par visām lietām. Tomēr, lai parādītu piemēru saviem bērniem, lai mēs to ievērotu, viņš teica: Es esmu ļoti ilgojies šo Paschā Jēru ar jums ēst, pirms es ciešu. Kad pienāca noteiktais laiks, viņš apsēdās ar apustuļiem un ievēroja svēto Paschā ceremoniju. Tomēr, lai gan ir neskaitāmas baznīcas, kas sludina: Mēs ticam Jēzum, un Bībele ir nemaināma patiesība. Vai mūsdienās ir kādas baznīcas, kas ievēro Paschā? Tas ir ļoti dīvaini. Lai gan tas ir Bībelē, kāpēc tās to nepraktizē? Tomēr tās saka, ka var saņemt pestīšanu. Mēs sastopamies ar tik daudz cilvēkiem, kas izsaka tik absurdu apgalvojumu. Dievam nebija jānāk uz šīs zemes un jāievēro ne Paschā, ne sabata diena. Tā vietā viņš varēja vienkārši pavēlēt cilvēcei: Jums visiem ir jātur Paschā, bet man to nevajag darīt. Tomēr viņš nepārtraukti rādīja piemēru, ievērojot likumus, lai nodrošinātu, ka mēs darīsim to pašu. Iemesls, kāpēc viņš ievēroja sabata dienu, bija, lai parādītu piemēru mums, kā darīt. Tas pats attiecas uz Paschā. Pārējām uz 19. pantu. Un maizi ņēmis, viņš pateicās, pārlauza to un tiem to deva, sacīdams: Tā ir mana miesa, kas par jums top dota. Kas mums būtu jādara? To darīt. Tā vietā, lai teiktu: Nedariet to, viņš teica: Dariet to. Mani pieminēdami. Paschā ir Dieva noteikums, ko viņš mums pavēlēja ievērot. Tas nav kaut kas tāds, ko var neņemt vērā. Tāpēc apustulis Pāvils, kurš vēlāk no jūdaisma pievienojās Dieva baznīcai, atstāja svarīgu vēstījumu. Jo no tā kunga es esmu saņēmis, ko arī jums mācīju, ka tas kungs tanī naktī, kad tas tapa nodots, ņēma maizi, pateicās, pārlauza un sacīja. Viņš pieminēja ainu Lūkas 22. nodaļā tieši tādu, kā tā ir, kad viņš rakstīja šo ziņu pirmajā vēstulē korintiešiem 11. nodaļā. Jēzus sacīja: Šis kauss ir jaunā derība manās asinīs, kas par jums top izlietas. Un viņš mums skaidri pavēlēja to darīt. Tomēr mūsdienās ir daudzas baznīcas, kas savā nosaukumā nes vārdu baznīca, nepraktizējot Dieva baušļus. Saskaņā ar mācībām apustuļu darbu 5. nodaļā, kas dabiski notiks ar šiem cilvēkiem. Ko Dievs teica par to, kas notiks ar visu, ko viņš nebija iestādījis? Viņi visi tiks izrauti ar visām saknēm. Viņi kritīs un lūzīs. Viņi visi tiks iznīcināti. Taču, ja viņu nodoms vai darbība ir no Dieva, jūs nekad nevarēsiet apturēt šos cilvēkus. Neviens spēks, cik stiprs, nevar iznīcināt šo vietu. Brāļi un māsas, ar pilnīgu izpratni mums vajadzētu sniegt mūžīgu pateicību un slavu debesu Tēvam un debesu Mātei par to, ka vadīja mūs uz patieso baznīcu, kas ir piepildīta ar Dieva patiesību.
Mēs visi esam ieradušies šajā vietā, meklējot patiesību. Tad starp daudziem rodas jautājums, kāpēc Dieva baznīca lūdz Kristus Ansanhonga vārdā, nevis Jehovas vai Jēzus vārdos? Brāļi un māsas, vai ir kāda Bībeles mācība par to, kā lūgt vai nē? Jā, ir. Ko saka Bībele? Kāds Jēzus vārds vēl parādīsies? Kādā laikmetā tas parādīsies? Svētā gara laikmetā. Mums vajadzētu lūgt un tikt kristītiem Jehovas vārdā Tēva laikmetā, Jēzus vārdā Dēla laikmetā un jaunajā Jēzus vārdā Svētā gara laikmetā. Tas ir tas, par ko Mateja 28. nodaļa mūs apgaismo. Ja kāds to nedara, tad kā viņi sevi parāda? Es redzu, ka tie ir viltoti. Baznīcai, kas seko šai mācībai, mēs varam teikt, tā ir baznīca, ko Dievs ir nodibinājis un iedēstījis. Jums un man noteikti ir jāspēj saskatīt šis princips. Aplūkosim Jesejas 51. nodaļu. Jesejas grāmatas 51. nodaļas 11. pants. Tā atgriezīsies tā kunga atpirktie. Kur? Ar gavilēm Ciānā. Bībelē ir rakstīts, ka vieta, kur ieiet visi Dieva glābtie, ir saukta par Ciānu. Un mūžīga līksmība būs pār viņu galvām, prieks un līksmi pildīs viņu sirdis, no viņiem atstāsies skumjas un bēdas. Uz kurieni dodas Dieva izglābti cilvēki? Tā ir Ciāna, Dieva svētku pilsēta. Šī iemesla dēļ, kur pravietis Jeremija mūs vada Jeremijas 4. nodaļas 5. pants. Viņš mums atgādina, ka tas ir Dieva sagatavotais pestīšanas patvērums, kur visiem cilvēkiem no visas pasaules vajadzētu doties. Brāļi un māsas, paturot visas šīs lietas prātā, mums ar pārliecību ir jāmāca un jādara zināmas autentiskas Dieva baznīcas īpašības, kā arī Dieva patiesība visiem cilvēkiem pasaulē, kas joprojām iet pa nepareizu ticības ceļu un praktizē sagrozītu ticības ceļu. Mani neinteresē luksusa somiņas, bet es tās apskatīju ziņkārības dēļ, jo mūsdienās cirkulē tik daudz ziņu par autentiskām un viltotām somām. Kā jūs varat atpazīt īstu somu? Pirmkārt, ādai ir jābūt stingrai. Tā saka eksperti. Ja āda ir mīksta un gluda, ir aptuveni 80 līdz 90% iespēja, ka tā ir viltota. Es nezinu daudz par ādu. Ja godīgi, man nav lielas intereses par sieviešu somiņām. Tomēr tagad, kad viņi ir iezīmējuši dažus veidus, kā tās atšķirt, man prātā ienāca doma, ja es ņemu vērā šos aspektus, es zināmā mērā varēšu atšķirt to, kas ir īsts un kas ir viltots. Lai gan tas nav vienīgais veids, kā abus atšķirt, šķiet, ka pasaulē par šo jautājumu ir pietiekami daudz vispārīgas informācijas. Tā kā Bībele nošķir patiesos Dieva vārdus no meliem, mums ir mūžīgi jāpateicas un jāslavē mūsu debesu Tēvs un Māte, ka vadīja mūs pa ceļu uz mūžīgo pestīšanu un mūžīgo dzīvi patiesajā baznīcā, kas sniedz absolūto Dieva patiesību. Aplūkosim Jesejas 33. nodaļas 20. pantu. Ir rakstīts, ka visi izpirkti ieies Ciānā. Tad kāpēc viņi dodas uz Ciānu? Aplūkosim 33. nodaļas 20. pantu. Uzlūko Ciānu, mūsu svētku sanāksmi pilsētu, tad tavas acis redzēs Jeruzalemi kā drošu mitekli, kā telti, kam nav jāpārvietojas, kuras pamati nesatricināmi, kuras vaģi neizraujami un kuras saites nesaraujamas. Jo tur ir tas kungs pie mums savā godībā kā upju un plašo straumju aizstājējs. Kur Bībelē ir rakstīts, ka Dievs mājo ar mums? Ciānā. Tad ko tas nozīmē baznīcai, kas neievēro svētkus? Vai jūs to nevarat saprast uzreiz? Tas ir viltojums. Dievs tur nedzīvo. Bībele liecināja, ka Dievs mājo ar mums un kļūst par mūsu visvareno Ciānā, kur tiek svinēti svētki. Airu laivas tur nebrauc un liellaivas tur nepeld to viļņos. Jo tas kungs ir mūsu soģis, tas kungs ir mūsu likuma devējs, tas kungs ir mūsu ķēniņš. Ko viņš darīs? Viņš mūs izglābs.
Ir teikts, ka Dievs izglābs savus ļaudis baznīcā, ko sauc par Ciānu, kur tiek svinēti svētki. Taču, ja cilvēks, kas pat nav atnācis uz Ciānu, saka, es esmu glābts, to var uzskatīt par gadījumu, kad kāds ir ar sevi pretrunā. Lai gan viņi paļaujas uz savu apgalvojumu, viņi nekad nevar saņemt Dieva dāvāto pestīšanas žēlastību. Šodien caur Bībeli mēs varam viegli atšķirt autentisku baznīcu, ko Dievs ir nodibinājis. Dievs sacīja, ka viņš nāks uz šīs zemes, lai dotu mums sapratni, kas ļaus mums izprast patiesību. Vai jūs nepiekrītat, ka tas ir tāpēc, ka mums ir dota šī izpratne un gudrība? Šodien jūs un es varam atšķirt, kas ir patiesa no tā, kas ir viltots. Praktizējot šo gudrību, nenodzēsīsim pestīšanas lukturi, ko Dievs mums ir devis, bet cītīgi sekosim Tēva un Mātes ceļam, līdz ieiesim mūžīgajā debesu valstībā. Lai visi Ciānas biedri varētu piedalīties godībā un priekā par lielo pestīšanas mielastu, ko Dievs mums ir sagatavojis. Vai pravietis Jeremija nebija ierakstījis rakstos, ka mūsu pestīšana nāk no Dieva? Mēs esam saņēmuši pestīšanu no Dieva Elohim, kas ir gars un līgava, un visi esam iegājuši baznīcā, kas ievēro un praktizē visas Dieva dēstītās patiesības. Tāpēc nekad nezaudēsim savu pestīšanu un nešaubīsimies par to, tā vietā turēsimies pie savas pārliecības un nekad nezaudēsim lepnumu un apmeklēsim autentisko un prestižo baznīcu, kurā mēs esam šodien. Ar to es vēlētos pabeigt šodienas sprediķi. Liels jums paldies!